Senikap ir starptautiskais minifutbola turnīrs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kurš Latvijā noris jau no 2005. gada. Komandas no Latvijas pansionātiem, dienas centriem un biedrībām ikgadēji pulcējas minifutbola turnīrā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Senikap. Sacensības organizē SIA TZMO Latvija sadarbībā ar Latvijas Futbola federāciju. Šī skaistā ideja rīkot sporta spēles, futbola spēles, minifutbola līgu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām radās apmēram 23–24 gadus atpakaļ Polijā, mūsu mātes uzņēmuma valstī. Mēs ļoti ar lielu prieku to 19 gadus atpakaļ pārņēmām šo te uzdevumu, lai ieintegrētu sabiedrībā, lai parādītu cilvēkiem, kad sports vieno dažādus cilvēkus, gan slimākus, gan veselākus, gan mazākus, gan jaunākus. Mūsu spēlēm nav gadu ierobežojumu. Var pieteikties visi, kuri vien ir spējīgi saprast, kas ir bumba un ka to bumbu vajag dzīt nevis savos vārtos, bet pretinieka vārtos. Atlišas vēl 10 minūtes, ko nobalsot par radošajiem klausiem. Tagad lūdzu norganizējiet, ka jūsu komanda... Šīs 42 komandas jau 6 nedēļas nodarbojās ar futbola uzdevumiem. Futbola federācija bija sastādījuši šos te futbola uzdevumus, un 6 nedēļas viņi savos aprūpes centros šos te uzdevumus cītīgi pildīja, sūtīja mums video, pēc tam futbola tiesnesis visu to izvērtēja un izvērtēja 16 labākās komandas. Nokļūt uz gada fināla pasākumu ir ne tikai gods, bet arī katra dalībnieka gada sapnis. Sapnis, kas apliecina katra indivīda spēju būt labākajam, pierādīt sevi un būt laimīgam. Sacensību augstais organizatoriskais līmenis atbilst starptautiskajām prasībām, tādējādi arī sagatavojot uzvarētāju komandu nākošajam sacensību līmenim. Jāsaka tā, cik Staicelē sāk šie turnīri Senikap, tad es esmu jau 16. reizi galvenais tiesnesis šim turnīram. Mans darbs ir jādara sataisīt tabulas, viss jāspēļ kārtības un tā tālāk. Šogad mūsu turnīru tiesai 2 FIFA tiesneši, kuri pēc Latvijas atjaunošanas laika ir pirmie, kuri ieguva FIFA kategoriju. Šobrīd viņi, tas ir Adolfs Supej un Jurijs Popočenko. Kad jau komanda dodas uzbrukumā, sities pa vārtiem. Sitiens! Un atkal Sārlis Vārcers Paralēli minifutbola turnīram norit arī individuālas aktivitātes, kuras vada fizioterapeiti, kanisterapijas speciālisti. Speciālisti var individuāli pievērsties katram dalībniekam un sniegt atbalstu, izskaidrot, pamācīt un spēcināt sportisko garu. Es domāju, ka tā ir fantastiska iespēja, ko mēs šeit šodien ar ko mēs nodarbojamies. Tas ir ne tikai tas futbola pasākums, bet arī parādīt cilvēkiem visiem, ka ir dažādas citas aktivitātes, ko viņi var darīt un ko viņi var praktizēt, lai uzlabotu savu gan funkcionālu stāvokli, gan arī vienkārši kā izklaidi, kā atpūtu. Es teiktu, ka viņi pārsteidzoši ļoti laba kondīcija, jo ja mēs paskatāmies tagad, kas tur notiek pa kreisi no jums, tas tur notiek tā angliski saucot dead hang, jeb turēšanas pie stieņa, un rezultāti tur pārsteidzoši labi. Jāzina, ka rekords ir 2 minūtes, 1 sekundes, tas absolūtais rekords. Fizioterapija šai gadījuma joma ir tas, ka to var jebkuram cilvēkam piedāvāt aktivitāti, lai viņš paliek fiziski aktīvi. Tā ir fantastiska iespēja, kā mēs varam to sadalīt uz visiem cilvēkiem, nedalot to pat uz kategorijām. To noteikti vajag. Es domāju, ka gan, jā.
Jā. Ak, Dievs. No vienas reizes. Varbūt mums jāspēlē jums komandā. Mēs darbojamies ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, bērniem, ejam skolās, ejam bērndārzos, kur aicina, tur mēs pasākumos piedalāmies un izklaidējam cilvēkus un dodam labas emocijas galvenais. Un tad, kad mēs darbojamies ar bērniem, tad viņiem tā ir motivācija darboties, lai pabarot pēc tam sunīti vai viņu paglaudītu, kur tur ļoti viens glauda ļoti. Un tā kā tas tā notiek. Mans draugs, tu ietas man buču! Buču! Mēs dzīvnieki šausmīgi mīlam. Mans dzīvnieks kalendārs ir. Es pa parku staigājos Rīgu. Un sakiet, kā jums patīk sporta spēles vai gaidījāt? Gaidījāt? Patīk, mums sports gaidījām šausmīgi lielāko pacietību. Sporta turnīrā ir padomāts par visu, arī par atpūtas brīžiem, maltīti un, protams, viss norit pēc rūpīgi sastādīta grafika. Un šo 19 gadu laikā šīs senī kausa ir kļuvusi par tādu ļoti skaistu tradīciju, kuru ļoti gaida visi iestāžu iemītnieki. Gadu viņi gatavojās, un ja iesākumā pirmās spēles bija tādas, kurā viņi tiešām atbrauc un skatījās, un bieži vien skrēja visi vienos vārtos, vai arī visi bars skrēja otros vārtos, tad tagad mēs redzam, ka futbols ir kļuvis par tādu profesionālu, un mēs ar godu pārstāvam Latviju Polijā fināla spēlēs. Senikap futbola līga aizsākās Polijā, kur to kopš 2001. gada organizē Eiropas vadošais higienas, kosmētikas un medicīnas preču ražotājs TZMOSA. Latvijā turnīrs norisinās kopš 2005. gada. Mēs esam auguši visās līnijās. Pirmkārtam jau komandas, ja jūs redzējat, mūsu visas komandas ir ekipētas, vienādas. Ja. Katru gadu Staicelē notiekošajā nacionālā turnīra uzvarētāji dodas pārstāvēt Latviju startautiskā mēroga finālturnīrā Senikap Polijas pilsētā Toruņā. Tādēļ cīņa par uzvaru Latvijā ir sīva. Pat personīgi man šī trešā reize šeit. Aizpagājušajā gadā mums bija pirmā vieta, pagājušajā gadā mums bija pirmā vieta. Patīk futbols, patīk kustība, patīk kustēties. Un arī mājās tāpat, kad spēlēja, trenējās un uzspēlē to futbolu savā starpā, var redzēt, ka tā futbola spēle ir sirdī tuvu. Ziedkalnu komanda ir titulēta un jau iepriekš ir izcīnījusi uzvaras un devusies uz finālu Polijā. Jāpastrādā Inese! Dai! Им надо сыграть ничего. 10, у вас 0, 3, 0. Да? 0. Vai jūs esat pirmo reizi šeit Latvijā? Esam jau otro reizi šajā turnīrā. Mēs esam uzvarētāji B grupā, un mums ir lieliski spēlētāji. Igauņu komanda ir labi sagatavojusies, spēcīga un ieradusies ar atbalstītājiem. Līdz pēdējai spēles sekundei aizraujoša izrādījās cīņa ar iecevniekiem. Emocijas, prieks, veiksmes un neveiksmes, bet kopā spēle, kas rada visiem prieku un iedvesmu nākotnei. Katrā turnīrā notiek arī zvaigžņu spēle. Fanāks! No robežiem spēlē zvaigžņu spēlē! Finagena!
Zinauls no Kalkūniem. Arī spēlēs spēlē. Jūs tagad spēlēsiet ar oriģinālo bumbu, ar kuru spēlēja Paris Saint-Germain un Inter fināla Čempionu līga. Spēle kā pa kalniem. Augšā lejā, gūti un zaudēti vārti, taču beigās ir prieks par vareno sacensību garu. Šogad pirmo reizi fināla grupā 3 komandām vienāds punktu skaits. Visi izšķīra vārdu starp tikai, ja? Fantastiski. Senikap turnīra uzvarētāju nosaka starptautisks reglaments, un šogad, kā izrādās, labākās komandas bija 3 – Kalkūni, Ziedkalne un Saime. Ziedkalni, otrais apspēlē, trešoreiz apspēlē Ziedkalni. Sīgais vārtiem! Выиграли, знаете, сколько? 17-0. Красный. 17. Mēs šajās 2 dienās uzņemam to pozitīvo enerģiju, kuru var dot tikai tie cilvēki, kuri ir patiesi, kuri nemelo, kuri neizliekās, kuri jau priecājās, ja ir prieki, kuri bēdājās, ja ir bēdas. Un tas mums ir tāds liels gandarījums par to darbu, ko mēs gada laikā esam veikuši. Tad šīs spēles ir tāds kā viens atskaites punkts, kad atkal viens labs darbs ir padarīts. Mēs esam priecīgi uzlādējušies saviem jaunajiem darbiniekiem, parādam, ka TZMO nav tikai vairumtirgotājs, kurš pārdod savu produktu, bet ka mēs esam tādi, kas ir labprāt kopā ar cilvēkiem, kuriem tas ir vairāk vajadzīgs kā mums. Paldies, un atkal viena skaisti futbola sporta svētki ir noslēgušies. Es nezinu, cik ilgi mēs vēl būsim kopā, bet kamēr es spēšu un varēšu, šie svētki būs. Un atcerieties, jūs visi esat jau uzvarētāji. Liekas, ka jau visu zinām, liekas, ka ir skaidrs visas nianses par to, kā mēs gatavojamies, ko mēs darām, kādi ir mūsu uzdevumi. Bet katru gadu ir kaut kādas jaunas idejas, jaunas nianses. Katru gadu piesakās arvien vairāk komandu. Tāpēc šis darbs paliek arvien intensīvāks. Protams, aug arī izmaksas, tādēļ mums jāmeklē pēc iespējas vairāk atbalstītājus, kuri būtu gatavi iesaistīties šajā procesā. Jo mēs gribam arī, lai šis process būtu, lai šo kausu zinātu, ne tikai Latvijā, un visiem būtu skaidrs, kas tas ir un ko mēs darām. Pienācis svinīgais brīdis un sacensību noslēgums. Paldies par emocijām, paldies par skaistām spēlēm. Man atliek novēlēt jums mīlēt futbolu, trenēties, visiem veselību, un nākošgad jubilejas gadā mēs atkal tiekamies vēl lielākā kublākā skaitā. Un tā, B grupā pirmo vietu saņem Hule Tandetēnese Harju! B grupas uzvarētāji ir Harju komanda no Igaunijas, otrie Iecava un trešie Ropaži. Ar aplausiem mūsu B grupas uzvarētāji! Mūsu Senikapam es novēlu, lai mēs nākamgad vai aiznākamgad varētu pilnvērtīgi piedalīties Pasaules paralimpiskajās sporta spēlēs. Protams, es novēlu veselību, lai viņiem būtu dzīvē viss labi un lai viņiem viss veiktos. Un uz tikšanos nākamajā gadā, kad mēs centīsimies sarīkot šo pasākumu vēl plašāku. Un šogad uzvarēja Kalkūni, ja? Un mūsu ļoti titulētā Ziedkalni, ja? Drusim pietrūk, ja? Palika otrā. Kalkūnu komanda šogad pierādīja savu stipro gribu un sporta garu.
Par uzvaru priecājas ne tikai komanda, bet viss atbalsta personāls. Paldies turnīra rīkotājiem, atbalstītājiem, dalībniekiem! Senikap nacionālās spēles Latvijā jau ir kļuvušas par iedvesmojošu, gaidītu tradīciju, kas uztur sportisko garu daudziem simtiem cilvēku ar īpašām vajadzībām. Tiekamies nākošajā gadā!